Nu, šitas ir īstais. Šitas melnais. Nu, tas ir Kurzemes brakteāts. Jā, teiksim, Kurzemē viņi ir no vara, a Vidzemē viņi ir no sudraba. Nu, blīn, jāiet uz mašīnu, šito negribās nēsāt, tas svina gabals. Te ir pārpa kiloti, kādi 2 ir. Nu, ko sveiki visiem. Skatīsimies kaut kādi instrumenti. Desu cepta. Nu, šī panna ir redzējusi vēl to padomu laiku desu, kas tur bija tā tējas, ja, visštruntīgākā te bija. Piena arī. Tās bija tās, kuras obligāti bija jācep, ja viņas nevarēja iēst. Nezinu, no kāda sastāva tur bija. Ļoti veselīgi, tikai bija ceptā veidā ar sīpoliem, ja. Nu, tā kaut kāda buktiņa. Kāpēc to roku tur nenomontēja? Šodien zelta skalosim. Ja, tā lai es ar vienu roku var kaut ko skalot. Tas nāca bonusā pie grila līdzi. Ja, un, teiksim, tā sistēma viņu uzliek virsū, tas saber. Tad mazāk tie akmeņi jācilā. Tas, kas tāds smalkāks, izbirst cauri un tad skalo cītīgi. Nu, es vietā, kur pēc tās teorijas jābūt ir zeltam, jo viņš itās kniepadats lieluma zelts. Viens apgabals tik ir Latvijā. Jā, to kāds lai pats izpēt. Un sanāca, ka tieši mūsu zemes īpašums ir blakus strautam, kas pilnībā atbilst. Jā, un tas skatīsimies to vietu, jā, tur parasti tādos līkumos, jā, zelts jau Latvijā ienāk ar ledus laikmetu, jā, no Skandināvijas iešļūts. Jā, un ja viņš tur ir, jā, kaut kāds morēnas slānis saucās, nu tad viņš tur ir. Nu, teorētiski iespējamība ir ļoti zema, jā, tāpēc nebija arī jēgas te neko baigi pirkt, jā. Esam mēs Aļaskāvā. Vai Sibīrijā, nu, ar palīgrīkiem, bet pamēģināsim. Nu, ja ieklausās, var dzirdēt apakšā upīti. Nu, viņi tā kā strauci, nezinu, tagad lietas līs briesmīgi. Bet tur mēs skalosim. Iesim atrast vietu, kur parakt. Nu, kā redzat, jā, te tāda, ja iegūs vieta ir bijusi, jā, gan jau zeltu meklējuši, nav mūda. Te tad, kad bija kolhoz laika, tad te ir grants iegūt. Kāpēc te viņi ir? Teiksim, mēģināšu parādīt tā upa. Šitā iet, te viņi met līkumu. Tas iekšējais līkums. Un te tā morēna, ja, viņi parasti arī granti atrod, ja. Te viņi varētu būt, ja viņi ir. Pēc tam iesim tur var noiet pie tās upes. Kā man sievas tēvs teica, agrāk tur balles notikuši. Bet es te detektoru meklēs, tur nekā neatradu. Ar ballēm baigi godīgi uzvedušies. Paņēmu vienkārši ieraku. Iesmēklēt. Jāstiep uz upi. Un te ir kā blakus, bet tur tā noēnava. No, tā upīte. Jāmeklē kāds akmens. Tur uz to koku vējās ielūzīs būs vāks. No šita varbūt ielīdīs. Drus pa daudz ūdens. Labi. No, klātās. Te uzkāps. Es viņu saslapināšu, vispirms dabūšu tajā pannā iekšā to augšu. Tad var tālāk ļurkāties. Nu, kaut kādas akmentiņas esmu nosijājis nost. Te tas pārpalikums. Nu, ko? Sākam. Pirmo reizi mūžā zelta skaloju.
Nu, pamazām smiltev tā iet prom, granti paliek. O, šitā ir pareizi. Apstījos kaut kāds 10 video. Vieglā frakcija aiziet. Kas paliek pāri. Redzēs, kas paliek šitajā upē pāri. Nu, te tie kaut kādi akmentiņi palikuši. Tu jau jāņem. Kaut kam jābūt melnam, pagaidām viss ir nemelns. Nu, šitas ir īstais. Šitas melnais. Bet, nu, pagaidām uz visu skatoties, nekas neizstās pēc zelta. Laikam nav. Kaut kā es neesmu ļoti izbrīnīts, jā, un vīlies ar neesmu. Nespīd nekās. Burtiskām pārnesā nozīmē. Nu, visu izsijāju. Nekā te nav. Nu, kā jau teica, paliks seklāks. Pašā upītē pameklēsim. Pietiek ar zeltu ņemties, jāpaņemās ar detektoru. Kas te ir? Podziņi. Podziņi pirmā. No signāls kā ceriskai monētai tevī. Šīte. Devu saprast. Nē, tas kaut kāds riņķīts. Kaut kāds riņķīts saktiņi. Domāju, ka monēta. Nu, šitā forma jau vislabāk skan. Skan lieliski. Kāds smuks. Dzirglieta. Pašā virspusē. Tik tiešām skaista. Nav virspusē saktiņa, redzams, bez adats. Atspiedums. Šitā mazliet rotāta. Nu, tagad pēc vakardienas un aizvakardienas tiem lieliem lietiem te zemes lapi baigi labi. Nu, šitādi virspusē jau tāpat var atrast. Nav vai nu soldiņš vai poga. Izstās, ka solīts. Vai poga. Nezinu. Jāsaslapina. Nav laikam atdzīvināms. No solīts tas agrāk bijis. Nomirs vienkārši. Viņš arī skanēja. Var naudiņu. Signāls bija tik jocīgs, ka es domāju kaut kāds štruns. Mēs, ka monēta tomēt. Kas tas ir? 5 kapeiks, laikam. Jaunās. Viņi, nu, absolūti neskanēja kā monēta. Jā, 5 kapeiki. Šodien viss pa virs smētājās. Šitā ceriskā. 2 kapeiku, laikam. 1820 atkal. Visdrīzāk, jā. Nav tagad adats nav sakts. Šitā ir vecāka. Tad vieta ir stingri vecāka. Tā liela sakta bijusi. No lauka apstrādā. Vai nu nolasīts, vai kaut kur dziļi tad ir. Šitādi kā atrod, tad uzmanīgi jāskatās. Jā. Nu, kā jau teicu, pēc tās adats, ka jāstās uzmanīgi. Šitas tagad jau tāds nevērts izstās, jā, bet tas ir fragments no zvaigžņa. Zvaigžņu veids saktas, jā, tie viduslaiki.
kaut kāds. Es pielikšu fotogrāfiju no grāmatas. Nu, tas te var redzēt tā iekšpusi, jā, mazliet ornaments un tās tie stāri. Nu, traktors viss vēstures atšikājas. Cilvēcei jāēd, kā es vienmēr saku, jā. Nu, šits tāds pats ir štrons. Tas no zvaigžņu sakts. Es pieļauju, ka te viss lielie sen jau nolasītas. Nekāda noslēpmainā vieta jau nav. Šitos nevar uzķert. Daļiņi. Tā iekša. Tie stāri. Knapi tie signāli ir. Es domāju, ka tas ir pārpalikums. Nu, vienkārši liecina, ka vieta veca. Nu, varbūt kādu monētu palaist garām. Tad jau būs paveicies. Nu, podziņi. Mazie signāli palikuši, lielie nolasīti. Saktas jau kaut kur ir. Kādā kolekcijā. Šī ir jaunāka. Tā nav viduslaika. Ar ceru 2 kopējām vienu laiku. Lielās spoles priekšrocības. Te roka. Te izrādās, ka ir. Kas tāds ir? Kaut kāds pakaramais. Nu, arī veci. Nekāds jaunais nav. Jo vajag sagriežu. Nē, laikam ne tā. Jāskatās ir internetā. Kas tāds par īpuli. Kuģam rieviņas. Nu, veci. Man jāsmējās, tu baigi rogu bedri. Viņš tāds līgs bijis. Tas nav, ka tagad iesists. Nezinu. Kaut kāda nozīme ir, taču nav vienkārši uztaisījuši, ka nebija ko taisīt. Drīzāk poga. Jā, tā arī ir. Apakšbiksē. Nu, mūde, es nezinu. Vai apakšbiksē. Kā saka, kad tiek līdz apakšbiksēm, lai brīnās, jā. Anniņa, saka, redz kādas apakšbiksē pogas. Kad šitā sāk mūdēt, laikam vakars tuvojās. Nu, tas ir Kurzemes brakteāts. Jā, teiksim, Kurzemē viņi ir no vara, a Vidzemē viņi ir no sudraba. Tieši tādi paši. Nu, vidzemnieki jau zina. Tagad viņi var apstīties, kāds ir Kurzemē brakteāts. Jā, tos brakteāts viņas lika uz ādas un tad sita. Tā 1 gada nauda bija. Te bija tad bildīte, tāda primitīva. Šis tāds arī ir. Nu, šis jau nav. Šī tāda mūdēšana vakaram tuvojoties. Atbrauc te uz Musarku. Varbūt kāds zina pateikt, kas tāds ir. Viņš tik blīvi notīdza. Salmīna lenta kaut kāda. Šī kad, nezinu, kilogramu točs var. Te pūkos metrs var iztīt ārā. Nu, labi. Riktīgi smags. Nu. Blin, jāiet uz mašīnu, šito negribās nēsāt, tas svina gabals. Te ir pārpakījoti kādi 2 ir. Ko tik kolhoznieki nav darījuši. Tev iz galvas sāpēm var rakt. Šķiltavs aizsrāt redz. Padomi. Ražojums. Nu, te plasmas atgājas vaļā jau.
jāieliek, būs mērcēties. Skanēja briesmīgi. Nu, te skan visi. Tāds. Riktīgi mīskast. Maz nav jāroka. Te vienmēr garām nobrauc. Kaut ko te mēģina atrast. Ļien piekus. Jābrauc mājās pietiek, te ļurkāties. Nu ko, šito jākrauj atpakaļ pie grila, jā. Kādreiz varbūt gaļu var cept, vēl tikai jānotīra, tad, jā. Šits nav alumīnijs, vēl klāt. Es īsti neatceros, kaut kāda detaļa viņi bija, kaut ko tur izmantoja. Nu, kurš zina, tad pasakiet, jā. Kaut kādam traktoram, mašīnai, ka tik tur nav, jā. Dzels loksni, kas ir apcinkota. Šitas, jā, uzspiedīs, cik tad viņš sver gramos, jā, man ir uzlikts pārtiks svari. 2 kilogramu. Es īsti nezinu, cik tagad svins maksā. Viņš blakus alumīnijam bija. Alumīnijas pēdējo reizi nodeva bija, rupsakot, 2 eiro kilogramā. Kaut kur turpat, jā, tas 4 eiro šits. Mazliet no vēstures, jā, domāju, kur es to esmu redzējis, jā. 90. gados bija tas rūpals tāds, jā, zakt kabeļus, jā, vecos un tad dedzināt viņus, jā. Tad alumīnija tādās pļekās, jā, man ar pazīstams čels, tikai lielākās 20 kilogramīgās, jā. Un akumulātors tos viņš tur kurināja, tā ka zupu tur kausē. Nu, tos, kur tas svins ir to daļu, protams. Un tad sūtīja uz Skandināviju, viņi tās pļekas tad ņēma priekšā. Nu, spriežot pēc tās vietas, jā, tas rūpals tur tāds bijis, jā, tur tie svina tie apvalki, jā, kābeļi, tās daļas, tur diezgan es tur atradu. Nu, šķirošanas vaina, jā, nu, rupi sekot 4 eiro šitā pankūka. Kāpēc nepacelt, jā? Nu, pāries tur gari nerunās par to pašu zelta skalošanu. Jā, nu, protams, ka es neorientējos, ka es zelta atradīšu, jā. Bet skatos video, viss izstāst tāds romantisks, jā, tur zelta racei, tur, jā, un viss tas, bet īstenībā viņš ir, nu, katram savs temperaments, jā. Ja kādam patīk, teiksim, viņš gūst baudu, kā es te smējos, jā, draugi runāja, tās brētliņas, jā, vai šprotis likt buņģiņā, jā, 8 stundas, jā, tad var skalot zeltu, jā. Viena tā panna kaut kur, nu, minūtes 15 aiziet, kamēr izskalo, jā. Nu, ja tur var kaut kādu 10 daļu no grāma atrast, jā, paši pareiķiniet kāda ražība, jā, un tur, teiksim, tie, kas uz to vecos laikos, uz to pēdiņu, jā, tur fotografējās tie arī degradētās personas. Tur tāds sačepis pie tās strauti, jā, tur kaut ko tur muļājies, jā, nu, manam rakstram. Teiksim, ar detektoru ir daudz interesantāk, jā, pat jau uz vienas vietas tā bildīte mainās. Te nekas nemainās, jā, tu vienkārši skaties. Tukšs skatieni, jā, zin, pirmās no tām 20 minūtēm, tur 18, jā, kā smilts birst ārā un akmentiņi no tavas pannas, jā, nu, nekāda kaifa, jā. Es saku, nu, jābūt ir ar citu kaut kādu mentālo iekšpusi, jā, vai to darbotos. Nu, es saviem draugiem neiesaku, jā, zelta skalot, jā. Nu, kas te ir, jā, nu, te visādi, jā. Šitas visdrīzāk ir āķis, jā, ja paņemsim, teiksim, garumā, ka šeit ir tā šlic, jā, izzāģētā, jā, tad viņi šādi ieliek, jā, un te var karināt, jā, visu kaut ko, jā, vītināt to desu piekar. Un šķiltaus es te neņemšos, iesviedīs stūrī, jā. Nu, nav viņām vērtība, jā, nu, te ir tas, jā. Nu, kas smēķē zina, jā, nekā tāda, jā, uz ko būtu
ilgstoši jāskatās un jātērē savu acu gaismu. Jā, kaut kādu no zirglietas. Šitos atrod, meklējiet blakus skaistas monētas plānas, jā. Tāpēc, ka kvadrātīgi, jā, ir tā nagla, jā. Tā tad veci, jā, to kalējs taisīs, jā, kaltā nagla, veca vieta. Tāpat, kā es tur teicu, tā adatiņa, jā, no viduslaiku sakt jau, jā, tāds viņas bija. Jā, te tie divi posmi pielikušais attēls tūlīt, jā, kā izstījās zvaigžņi sakti, jā, piefotogrāfēs no grāmatas, jā. Divi tipi, tas nav no vienas, jā. Bet principā viens laika periods. Jā, kas te vēl? Solids. Nē, tā ir poga bijusi, redzams, pielipināts. Šis ir solids. Kādreiz bijis, jā. Tas ir poļu, lietuviešu kopvalsts, jā. Te vēl kaut kādu var profilu ieraudzīt. Jānis Kazimirs. Atkal kaut kādu bildīt jāpieliek, cik tur nekā nevar saprast. 19. gadsimta saktas divas. Jā, šī mazliet rotā, adatiņas abām nav. Te bija adatiņas vietas saglabājusies. Jā. Vīriešu saktas nesāja kreklam augšpusē. Jā, šie ir vēl vecāki. Tiem jau ir kaut kādi 800 gadi, jā, tie posmi no aproces, jā, teiksim, tā laika sīknauda, jā, bronza arī bija tāda pati, teiksim, reta manta, jā, vēl kaut kāds ornaments palicis. Uz doto mirkli nekas, jā, tik daudz, ko var redzēt. Brakteāta bildi pieaugš arī, jā, Kurzemes brakteāts. Es nezinu, šādi izstās brakteāts, ja viņš, teiksim, baltā krāsā nosacīt, jā, alumīnija krāsā, bet viņš no sudraba, jā, šitas loģiski, ka nav, jā, bet man jāsmējās. Mūsu pusē nav Kurzemes pusē, Vidzemnieki atrod, jā, brakteāts, tā viena gada nauda, kā es teicu, jā, katru gadu mainīja, un tad nākošajā gadā, tad kā to nodoklis 25% bija no zemniekiem. Jā, un tad atdeva 4 pagājušā gada monētas tādas un dabūja pretī 3 jaunās. Jā. Tas 13. gadsimtā. Bet šis nav, jā, šis nav. Kas man, teiksim, iepriecināja, ko vērts paturēt, jā. Šī zirglieta ar tiem kroņiem, jā. Te kaut kas pa vidu bijis arī skaists padivs. Tas tāds skaists ornaments. Jā. Redzams, ka bijis piebliests pie ādas, kaut kas te vēl saglabājies. Jā, viņš tik tiešām. Tas varētu būt, kā es rēķinu, 19. gadsimta sākums kaut kur, jā. Tas kopā ar šo monētu, jā, kas varētu būt ar kaut kāds netīkās te rīvēta 1800, un tad te ir jāskatās tie nodesuši. 1,8 redzams. Jā, tautā sauc par kāpostu. 2 kapeikas. Aleksandrs I. Šie ir zirglieta un Aleksandra I. 2 kapeika, jā, viena vecuma. Tāds, jā, īstenībā es aizbraucu, tik daudz man gribējās savā mūžā paskalot zeltu, kā tas ir, jā, pirmo reizi vajag katram pamēģināt, jā, varbūt kādam ir cits asociācijas, jā, bet no skābi, jā. Tur nav nekāds romantikas, jā, tas ir, viņš ir tik truls tas darbs, jā, lai piedod tie, kas tur ar tādu sajūsmu, jā, tos video, kā viņi tur ar to klizmas, to pūsli, pēc tam iesūdz tās pāris, tās tur pārsliņas, jā, zelta. Jo viņas nevar paņemt ne ar pinceti, ne ar ko, jā.
Jēgi droši vien Austrālijā, jā, paņemties. Tur, kur detektors ņem, jā. Tas būtu, kā saka, kaifā, jā. Nu, runāju tādā jau slengā, jā, tagad. Vai piedod man, jā, īstenībā es visu tipu latviešu valodu zinu. Literārijā parasti runāju, bet es pārējās atzinu tie, kas man pazīst tuvāk, jā. Tad viņi man neļaus samelot. Nu, ko, ar to tad beidzam, jā, un tad līdz nākošiem rācieniem piedzīvojumiem.